Labdien visiem laikā, kad vasara mijas ar rudeni, brīdī, kad pat jau 1. septembris, jaunais skolas gads. Sveicu visus mūsu novada skolēnus, viņu vecākus un pedagogus ar 1. septembri ar jauno mācību gadu. Ir īpašs sveiciens pirmklasniekiem un ir īpašs sveiciens 8 jaunajiem pedagogiem, kas uzsākuši darbu mūsu novadā. Patiešām skaists mācību gads mums visiem. Šajā video pastāstīšu par augusta sēdē, domas sēdē galveniem lemtajiem jautājumiem. Kopumā tie bija 50 jautājumi, bet esmu izvēlējies, manuprāt, svarīgākos. Pirmie divi ir divi jauni projekti, ko pašvaldība plāno realizēt. Viens no tiem ir 14 pašvaldību ēkās un iestādēs uzstādīt jaunus LED apgaismojumus. Tas ļaut ietaupīt elektrības izdevumus un no ietaupījuma sekt uzstādīšanas izmaksas. Tādā veidā mēs nemaksātu vairāk, bet iegūtu jaunu modernu apgaismojumu 14 pašvaldību iestādēs un pēc 7 gadiem jau ietaupītu uz elektrības izmaksām. Otrais projekts ir Dzelzavā, Pakalnu, jeb speciālajā pamatskolā. Eiropas Savienības fonda finansējumu piesaistot, mēs plānojam ieguldīt nepilnus 300 000 skolas modernizācijā, aprīkojumā, remontos. Valdība nolēma šo projektu iesniegt, piedalīties projekta konkursā, un ja viss izdosies, jau nākamajā gadā sākt realizāciju un modernizēt šo mācību iestādi. Nākamais lēmums, par ko vēlos pastāstīt, ir Bāriņtiesas iniciatīva par to, ka pašvaldībai būtu jāatbalsta aizgādņi. Ir cilvēki, kas veic aizgādņu funkcijas, palīdzot personām ar veselības problēmām un ar garīga rakstura problēmām. Līdz šim aizgādņu funkcija pašvaldībā nebija apmaksāta, šobrīd mēs to plānojam darīt un ir pieņemti saistošie noteikumi. Nākamais lēmums ir, skatoties jau pašvaldību reformas virzienā, pēc gada būsim viena pašvaldība ar Varakļāniem un izveidojam jau šobrīd vēl vienu kopīgu iestādi. Un šī iestāde būs Madonas un Varakļānu apvienotā Bāriņtiesa, kas uzsāks darbu ar 1. oktobri. Tātad mēs zinām jau, ka pašvaldības policija mums ir jau kopīga, un šobrīd ar 1. oktobri būs kopīga arī Bāriņtiesa. Nākamais ir stāsts par to, ka mūsu novadā top vēl viena jauna grāmata. Grāmata sauksies kā Ozols, kā Liepa, Pjaiviekstes, Jānim Gavaram 100. Un pašvaldība lēma atbalstīt šīs grāmatas izdošanu ar nepilniem 350 eiro, kā gaidīsim šo jauno grāmatu mūsu novadam. Tāpat turpinām darbu pie jauno speciālistu piesaistes medicīnā un lēmām par stipendijas piešķiršanu rezidentei neiroloģijai. Un ļoti ceram, ka pēc dažiem gadiem pēc rezidentūras šī neiroloģe būs Madonas slimnīcas darbiniece un būs ļoti vajadzīgs speciālists mūsu slimnīcai. Un tāpat, praktiski katru mēnesi mēs piešķīrām vairākām iestādēm un struktūru vienībām finansējumu. Un šajā reizē tās bija Cēsveinas bērndārs 3100 eiro, veļas gludināšanas ruļļu iegādēji, Andra Eglīša Ļaudonas pamatskola 2200 eiro digitālā ekrāna iegādēji, Lauteres kultūras namam 2300 eiro granulu katla remontam, tāpat Lubānas kultūras nama aprīkojumu iegādēji 4900 eiro un gaidam šī kultūras nama atklāšanu. Dzelzos kultūras namam 1000 eiro portatīvā datora iegādēji, Kustas pamatskolai 2300 eiro ieejas fasādes kāpņu remontam, tāpat Ļaudonas pagasta bērndārzam nepilnus 10 000 jaunu mēbeļu durvju un žalūziju iegādēji un uzstādīšanai, un visbeidzot Dzelzos pagasta pārvaldei 10 000 eiro jaunu mikroautobusu iegādēji skolēnu pārvadājumiem. Lielākā daļa no šiem izdevumiem plānojas tieši izglītības iestādēm, un kā jau sākumā teicu, tas iet kopā ar to, ka ir klāt 1. septembris jaunais mācību gads un būs ieguldījumi arī mūsu iestādēs. Tie bija galvenie lēmumi augustā, uz tikšanos pēc mēneša stāstā par paveikto septembrī.